Sveiki, skatītāji! Pēc ilgā pārtraukuma intervijā video formātā atgriežas Baltiski Futbol kanālā, un šodien, diemžēl, nedzīvajā, ne uz vietas, bet caur kameru, un ar mani ir jauns Wroclavas Ślęza futbolists Kristians Kaušelis. Čau! Sveiki, sveiki. Kristian, vai tu spēj izrunāt sava jaunā kluba nosaukumu? Es cenšos, bet man nesanāk tik labi kā poļiem, bet es varu pamēģināt. Bet tu esi no Daugavpils, jā? Jā. Vai tev ir bijis kāds kontakts ar poļu valodu? Iepriekš nav bijis vispār, bet, kad es biju spēlējis Nīderlandē, tad man bija poļu spēlētāju komandā. Par Nīderlandi arī parunāsim, bet nedaudz vēlāk, protams. Es gribētu sākt no Polijas, un šī Polijas trešā jeb ceturtā pēc spēka līga ir diezgan labi zināms virziens latviešiem. Pēdējos gados mēs redzējām, piemēram, Armanu Galaju, tās bijušais komandas biedrs, kā arī Eduardu Višņakovu, Raivi Kiršu, Titu Kovaljonoku un arī citus spēlētājus trešās līgas laukumos, bet runājot tīri par sportu, es nedomāju, ka šis virziens ir īpaši veiksmīgs. Tāpēc es gribētu pajautāt, kāda bija tava motivācija, jo es zinu, ka tu neesi šeit, lai pēc nedēļas mestu plinti krūmos, tikai cīnīties par vietu sastāvā un tā tālāk, bet kāda bija tava motivācija doties uz Poliju un spēlēt šeit? Godīgi sakot, šī sezona Daugavpilī man uzreiz neaizgāja, neatradu kopīgu valodu ar treneri, ko viņš no manis prasīja, ir viens, un pēc būtības vienkārši mums nesagāja. Un es zināju savā galvā, ka es gribu spēlēt, vienalga kur, vienalga kādā valstī, es vienkārši gribu spēlēt futbolu, jo es esmu tādā vecumā, esmu vēl jauns, man gribās vienkārši baudīt to futbolu. Spērt bumbu, sist golus, priecāties par uzvarām. Un bija kaut kādi varianti arī no Latvijas klubiem un arī varbūt no Baltijas valstīm. Bet gribēju spērt soli kaut kur tālāk, ne tik tālu, bet tālāk no Latvijas. Un jā, tāpēc es izvēlējos Poliju, bet runājot par to, kāpēc varbūt daudziem spēlētājiem neaizgāja šeit, kuri bija atbraukuši šeit spēlēt, jo tagad es esmu šeit jau varbūt dienas 10. Futbols atšķirās no Latvijas un atšķirās no virslīgas. Šeit čaļi varbūt nav taktiski visi tik, tā kā taktiski nav varbūt tie labākie, tā kā, bet individuāli visi ļoti labā līmenī un ka man ir problēmas ar to izturību, tad visiem šeit ir izturība top līmenī, un tāpēc man pagaidām arī diezgan grūti, bet es atdodu visus spēkus, lai pakāpeniski iet tajā ritmā. Tu esi nospēlējis divas spēles, divus mačus, un varbūt es zinu, ka nav pietiekami daudz prakses, lai dziļāk stāstīt par pieredzēm, salīdzināt Latviju ar Poliju un tā tālāk, bet kādi ir tavi pirmie iespaidi divas spēles kopumā 38 minūtes ar Nysas Polonia un ar Zabrze Górnik otro komandu. Kādi tavi pirmie iespaidi? Es teiktu, ka atšķirās tas spēles ritms. Varbūt Latvijā tur vairāk tā kā spēle ir uz rezultātu, kaut kur viena komanda patur bumbu, kaut kur otra komanda patur bumbu, bet šeit visu spēli komandas gan pressingo, gan skrien, un
vienalga, kādā pozīcijā tu spēlē, tu skraidi, atdodi visus savus spēkus, lai tikai atgūtu to bumbu. Es personīgi teiktu, ka šeit futbols mazliet fiziskāks ir tieši spēka ziņā, ka čaļi kaut kādos rupjos kontaktos iet un nežēlo pretinieku. Un arī treniņos mēs spēlējam rupji, un tāpēc es teiktu, ka tieši ar to atšķirās ar tempu un ar cīņas to sparu. Un paši treniņi ir kādas atšķirības starp Polijas trešās līgas un virslīgas? Es nevaru teikt par visām virslīgas komandām, jo es nebiju top klubos kā Rīga vai RFS, bet es varu teikt Bet par to, divām ka... komandām tu vari pateikt. Bet es teiktu, ka treniņos šeit varbūt iesildīšanās nav tik gara kā Latvijā. Latvijā parasti iesildīšanās aizņem ilgu laiku. Tur skriešanas, vingrinājumu, staipīšanās, pēc tam tur piespēles, un tas viss aizņem lielu daļu no treniņa. Savukārt šeit tu pirms treniņa vari agrāk atnākt, tu vari pats iesildīties un tur parulēties un tā, bet kad mēs jau izējām uz laukuma, tur 15, varbūt 10-15 minūtes mēs pataisam aktīvu iesildīšanos un uzreiz pārējām uz kaut kādiem spēles vingrinājumiem vai taktiku kaut cik. Un tāpēc šeit viss ir ļoti, ļoti liels temps, tā kā pat treniņos. Ja Latvijā vairāk kaut kur starp vingrinājumiem ir pauzes un tā, tad šeit visu laiku ir temps, un tie treniņi ir ļoti lielā tempā, un viņi ilgs kaut kur arī 2 stundas, varbūt dažreiz mazliet mazāk. Un tāpēc viņi ir ļoti intensīvi un ļoti nogurdinoši tādā ziņā, ka tu kā spēles ritmā esi. Nu, tāda pilnīgi jauna pieredze, bet tā nav tava pirmā reize ārzemēs, jo, kā jau sākumā minēji, tu esi bijis Nīderlandē un tur spēlēji U19 komandā, cik es atceros. Un cik svarīga bija tā pieredze Nīderlandē? Ko tu iemācījies? Es teiktu, ka viņa bija ļoti noderīga man, jo es sapratu, ka uz to brīdi Latvijā savā vecumā varbūt es biju tur viens no labākajiem, bet aizbraucot uz turieni, es sapratu, ka tāpat nav visstiprākā komanda Nīderlandē, bet čaļi ir vienā līmenī ar mani un daži pat labāki. Un mani tas mazliet tā kā piezemēja pie zemes. Un sapratu to, ka mentalitāte čaļiem futbolā ir pavisam savādāka. Ja pieņemsim mūsu valstīs pēc zaudējumiem mēs vēl spēli atceramies nedēļu, tad tur ir tā, ja zaudējam spēli, jā, rītdien varbūt ir teorija, mēs to visu aprunājam, bet mēs kustamies tālāk un neatskatāmies uz pagātni. Un es teiktu, ka man personīgi bija grūti Nīderlandē, jo es aizbraucu uz 16 gados, un es vispār esmu tāds mājas cilvēks, un tajā vecumā man bija grūti bez mājām, bija grūti bez tēta, un tā pieredze Nīderlandē man ļoti smagi gāja, ka es bez mājām nevarēju, bez draugiem un tā. Bet tobrīd es domāju, ka būs nedaudz vieglāk, jo esi stipri motivēts spēlēt laukumā un pārbaudīt futbolu citā vietā. Nu, un tev ir 22 gadi, esi nedaudz vairāk pieredzējis spēlētājs, tāpēc, protams, sākums ir vienmēr grūts, bet es domāju, ka ir motivācija, ir laba enerģija un parādīt sevi, pārbaudīt spēkus futbolā lielvalstī. Tad esi optimists? Es teiktu, ka, ja es būšu pavisam godīgs, es teiktu, ka šī iespēja man Polijā spēlēt, es esmu iedevis pēdējo. Tā teikt, ja man izdodas sevi parādīt, izdodas izsisties varbūt uz līgu augstāk vai uz 2 līgām augstāk, tad tas būtu ideālais variants. Jo man līgums ir noslēgts uz gadu šeit, un
pacensties maksimāli savus spēkus gan laukumā dot, gan treniņos, bet ja es sapratīšu, ka kaut kas neiet tādā ziņā, ka tur varbūt kaut kur varbūt nav golu vai vēl kaut kas, tad tomēr es nākotnē izvēlētos kādu citu ceļu. Un tu minēji, ka esi tāds ģimenes cilvēks. Kā tava ģimene noreaģēja, ka tu tagad esi Polijā, kā viņi novērtē šo virzienu? Ģimenes cilvēks tādā ziņā, jo es esmu visu savu bērnību uzaudzis ar tēti tieši personīgi. Un viņš spēlē lielu lomu manā dzīvē, jo tā ir, var teikt, vienīgā autoritāte manā dzīvē, kur es uzklausu un ņemu piemēru no viņa. Un mēs ar viņu bijām pēdējo mēnesi, laikam, daudz runājuši gan par futbolu, gan ārpus futbola un daudz dažādu tēmu. Un viņš man arī teica, ka, ja tu jūti vēl sevi spēkus un tu jūti, ka varbūt kaut kur Daugavpils komanda bija pret tevi negodīgi attiecās, un tu gribi pierādīt to pretējo pusi, ka tu vari vēl, tad, protams, brauc un mēģini. Un es zinu, ka viņš ir lepns, ka es tomēr turpinu spēlēt futbolu un cenšos un trenējos. Bet jā, arī ir savas citas puses, kuras arī vajag ievērot nākotnē. Tētis pats ir spēlējis futbolu, vai? Pēc viņa stāstiem viņš bija meistarīgs futbolists, bet manuprāt, visi cilvēki savos gados saka, ka viņi labi spēlēja agrāk un tā, bet jā, viņš bija spēlējis futbolu un viņš arī daudz skatās futbolu pa televizoru ar manu onkuli. Un viņi visu laiku māca, kā jāspēlē pareizi futbolu. Pie mums Polijā ir tāds joks, varbūt runājot vairāk latviski, Dēliņ, ja es nepazītu tavu mamiņu, tad es būtu Eiro 2004 čempionātā. Ja? Tas par to meistarību un tā tālāk. Un jā, es domāju, ka visur pasaulē tā runā, bet forši. Un par virslīgu es gribētu jautāt, kā tu novērtē, tu nebija kādas domas citas nekā trenerim, bet tavs viedoklis par līmeni vispār, par to, kas notiek virslīgā un kā tavuprāt izskatās Latvijas čempionāts? Es teiktu, ka Latvijas čempionāts ir spēcīgs un tās top 4 komandas, kuras ir virslīgā, tur Rīga FC, RFS, Liepāja, Auda, ka tas ir top komandas, kuras var cīnīties par vietām konferences līgā, Eiropas līgā un varbūt kādreiz Čempionu līgā, bet tās komandas, kuras ir zemāk par to 4. vietu, tad tur ir savs spēlēšanas stils, sava tā atmosfēra komandās un tā, un tāpēc es uzskatu, ka Latvijas čempionāts ir spēcīgs, un ar katru gadu viņš paliek spēcīgāks un spēcīgāks. Tāpat ir pirmā līga Latvijā. Ja es vēl atceros 4 gadus atpakaļ, kad es esmu tur spēlējis, man likās, viņš nebija tik spēcīgs, bet tagad, kad es nāku uz saviem čaļiem skatīties, kuri tur Ilūkstē spēlē, tad, manuprāt, tas līmenis ir palicis labāks. Jā, es piekrītu, es personīgi esmu FK Smiltene fans, tāpēc es sekoju nākotnes līgai līdzi, un ir iespējams salīdzināt, es atceros, kad BFC tur spēlēja un bija 16-0 pret Balviem. Tagad tādu rezultātu nav, un es domāju, ka jā, iet labāk un labāk, bet šogad arī Eirokausi, manuprāt, ir tāds
labs, nezinu, radītājs var salīdzināt, kā izskatās Latvijā salīdzinot ar citām Eiropas valstīm. Un, manuprāt, nav slikti, bet, piemēram, RFS šogad, diemžēl, nav tik laba komanda kā agrāk, bet arī BFC Daugavpils bija iespēja debitēt šajā sezonā Eirokausos. Es zinu, ka tu laukumā nebija, bet es rakstīju ar Armanu Galaju, viņš ir mans kolēģis. Un, jā, tur emociju bija ļoti daudz, īpaši ņemot vērā to, kas ir noticis otrajā spēlē laukumā. Piekrītu. Bet, ko darīt? Žēl, ka neizdevās, bet es domāju, ka arī diezgan negaidītā iespēja atnākuši Valmieras problēmu dēļ. Un nezinu, vai visi kluba bija pilnīgi gatavi domāt par to, ka wow, mēs esam Eirokausos. Kā tas bija? Es teiktu, ka jau pirms sezonas plus mīnus gāja runas, ka mēs būsim tajos Eirokausos un ka jābūt gataviem par to, bet man liekas, tas nopelns, kā mēs spēlējam tajos Eirokausos, mēs parādījām ļoti labu līmeni, bet es teiktu, tas ko mēs parādījām laukumā, bija tikai atkarīgs no spēlētājiem. Nebija nekādas tur trenera lomas, baigi nespēlēt tas rezultāts. Tā kā no trenera puses nebija nekādas tādas, tā kā teikt, ko mums jādara savādāk, vai vēl kaut kas. Tieši kā komanda spēlē pirmajā spēlē un kā komanda spēlē otrajā spēlē, tas visa cieņa tieši pret čaļiem, kā viņi cīnījās. Un tāpēc, ka katrs gribēja pierādīt sevi un katrs gribēja tikt tajā nākamajā etapā. Un visu cieņu čaļiem, jo katrs cīnījās par sevi un par komandu. Un tāpēc man kā skatoties pa televizoru, bija liels prieks par komandu. Bet žēl, ka es nevarēju palīdzēt viņiem, varbūt rezultāts būtu savādāk. Jā, diemžēl, bet cik saprotu, atmosfērā komandā bija laba, jā, tieši futbolists ar futbolistu šis kontakts bija diezgan labs, jā. Daugavpilī tieši? Daugavpilī. Jā, man personīgi ar komandu bija ļoti labs kontakts. Es pat teiktu, tā kā nekur citur man nebija tās kontakts ar komandu. Visi ļoti forši un draudzīgi čaļi, un tā tikai ar treneriem nebija labs kontakts man personīgi. Ar treneri, tā teikt. Nākamā tēma izlase. Vai tu atceries savu debiju U21 izlase? Es atceros savu debiju. Man liekas, tas bija pret Poliju. Es nemanāju. Jā, atceros. Jā, un vēl tu vārtus iesiti. Jā. Man liekas, tas bija tāds periods, kad kaut kādā brīdī viss sāka iet pakāpeniski uz augšu, un arī virslīgā tur bija iestis vārtus, un pēc tam izlasē man izsauca, un es guvu vārtus pret Poliju. Tas bija tas brīdis, kad viss bija plus mīnus labi. Tas bija tās lielākais periods karjerā. Ja to var nosaukt tā, bet es teiktu, ka personīgi man ir tā, ka mana spēlēšana daudz atkarīga, kas man galvā notiek, tā kā, kas man mentāli notiek galvā. Un uz to brīdi man galvā viss bija kārtībā, es biju laimīgs, priecīgs. Bet, kad notiek kaut kādi sarežģījumi dzīvē vai vēl kaut kas, tad, kad mentāli nav viss kārtībā, tad tas ļoti ietekmē uz manu spēlēšanu un futbola līmeni kopumā. Tā, jā, tas saprotams, grūti ir spēlēt, ja galva nav mierīga un cilvēks domā par citām lietām. Īpaši ņemot vērā, ka uzbrucējs, manuprāt,
visi tikai skatās uz cik vārtu viņš ir ieguvis, un ja vārtu nav, tad nekas, neviens nedomā labi par uzbrucēju. Vai tu domā, vai ir labi tā domāt, jo es runāju no vidējā fana perspektīvas, ja, kas zina nedaudz vairāk par futbolu, nedomā tikai par goliem, bet vai tā nav tas grūta loma uzbrucējiem, ja visi tikai skatās uz goliem? Protams, tas ir sarežģīti, bet, ja tu māki sist iekšā golus, tad es domāju, tas nespēlē baigi lielu lomu, bet es teiktu, ka cilvēki, kuri saprot futbolā, tīpaši aģenti, skauti un citi cilvēki ārpus futbola, kuri ne tikai tu bieži vari ieguldīt lielu spēku laukumā, arī neiegūstot vārtus, piemēram, tur ar savu atsekšanos vai ar savu cīņas sparu. Un es domāju, cilvēki, kuri saprot futbolā, viņi to novērtē. Bet, ja tu gribi izsisties kaut kur tālāk un spēlēt top līmenī, tad, protams, kā uzbrucējiem tev ir jāsat daudz golus, un tīpaši, ja tu spēlē Latvijā, es domāju, tev diezgan ir jāiesiet golus, lai tu aizbrauktu kaut kur uz top klubu. Es domāju, ka Šleuza tev būs diezgan mierīgi šajā nozīmē, jo tur nav tik daudz fanu kā Šlonsk gadījumā, ja Šlonsk, kas spēlē otrajā pēcspēkā čempionātā, tur ir diezgan citādi, bet es domāju, ka Šleuza būs diezgan mierīgi, ņemot vērā fanu spiedienu. Es domāju, tie fanāti viņi atbalsta komandu un viņi nāk uz spēlēm, bet tieši, ja tev kaut kas neizdodas un fanāti saka kaut ko sliktu tavā virzienā, es domāju, personīgi man tas neietekmē, jo es esmu savā pasaulē un es vienkārši daru to, ko es daru, un es domāju, es stipri neieklausos nekad, ko cilvēki no malas, it īpaši ārpus futbola saka. Šeit Polijā nevienmēr var klausīties tikai pozitīvas lietas, bet kad neiet, tad var būt diezgan grūti arī futbolistiem vai salīdzināt, piemēram, ar Latviju un vai Nīderlandi. Es tagad vairāk runāju par jauniešu futbolu vai bērnu turnīros vai čempionātos. Tu esi nofiksējis citādas vecāku reakcijas, jo tā ir arī diezgan, varbūt ne liela problēma, bet, manuprāt, tāds negatīvs aspekts jauniešu futbolā, ka vecāki nevienmēr reaģē pareizi uz notikumiem laukumā. Es domāju, tas viss atkarīgs no trenera, kurš trenē komandu, jo personīgi man, kad es biju trenējis Daugavpilī jaunatnē, man bija treneris Jevgenijs Maksimčuks, un viņš bija autoritāte visai komandai, un viņš bija nostādījis vecākus tā, ka jūs nelienat futbolā, jūs varat atbalstīt savus bērnus un tā. Es daru savu darbu futbola laukumā un attīstu spēlētājus, bet jūs, protams, varat atbalstīt, tur varbūt mājās kaut kādus savus norādījumus dot, bet to lietu, kas saistīta ar futbolu, atstāt manās rokās. Bet es uzskatu, kad nākotnē es būšu tētis un ja man būs dēls, es domāju, es būšu tikpat aktīvs vecāks un no malas bļaustīšos un teikšu, kā jāspēlē un kā jāskrien. Forši, un ja es pareizi sapratu no sākumā mēs runājam par Šleuza, par motivāciju un tā tālāk, un vai tu minēji, ka ja šeit nebūs labi, nebūs golu un tā tālāk, tad tu meklēsi citus ceļus, pareizi? Jā.
Jā, tad ja ne futbols, tad ko citu tu vēlies darīt? Es teiktu tā, ka es, es nevaru teikt precīzi, tā kā, ko es darīšu vai vēlos darīt, bet es uzskatu, ka līdz kaut kādam vecumam, ja tu neesi kaut kādā konkrētajā vietā futbolā, vai arī tu nepiedzimi futbola valstī, tad tev daudz grūtāk būs nākotnē, jo personīgi es runāju tikai par sevi, jo katram ir sava izvēle tajā futbola karjerā, bet es uzskatu, ka man personīgi būtu grūti beigt karjeru tur 32, 35 gados un tad domāt, ko man darīt tālāk. Jo kā es teicu, esmu ģimenes cilvēks un man gribās to savu ģimeni cik vien ātrāk es varu. Tā kā, ja es atrodu to savu cilvēku un mums viss aiziet labi, tad es tā kā, tieši tādā ziņā, bet lai būtu ģimene, lai būtu visi tavi materiāli sapņi piepildīti, tev vajag naudu. Un runājot par naudu, tu futbolā tas ir tā kā kādā komandā tev maksā vairāk, kādā mazāk, un gribās kaut kādu stabilitāti un to augšanu, tā kā redzēt nākotni. Tāpēc es domāju, ja man neaizies šeit, tad es koncentrēšos uz kādām citām lietām, kur es varēšu augt un pelnīt naudu savādāk. Nu, es negribu varbūt publiski dziļāk par to stāstīt, bet nu, tu neesi vienīgais, kurš tā domā, tāpēc no vienas puses tas ir nedaudz skumji, bet no otras puses diezgan loģiski un saprotami, jo, nu, ja kādam ir vai būs ģimene, nu, tad vajag domāt ne tikai par sevi, tāpēc es pilnīgi piekrītu. Un jau šajā vietā nav svarīgi, kur vai futbolā vai kādā citā lomā, tad novēlu tev veiksmi. Un varbūt pēdējais jautājums, par ko tu interesē, vai ir kāds hobijs tev, ko tev patīk darīt brīvlaikā? Kad es biju Latvijā, tad, protams, brīvajā laikā man patīk pavadīt laiku ar ģimeni un ar draugiem, bet atrodoties šeit, tad man patīk skatīties pārsvarā kaut kādus live streamus vai arī YouTube. Bet, ja nodarboties ar kādām tādām aktīvām lietām, tad man patīk spēlēt futbolu kaut kādos mini pičos vai to pašu basketbolu pamētāt bumbu. Bet tā ārpus futbola es neesmu baigi aktīvs. Bet no nesena laika man ļoti sāka patikt staigāt uz sporta zāli. Bet varbūt tas nav baigi labi futbolam, bet patīk tur to svaru mazliet lielāku padarīt un tieši redzēt, kā tava būda attīstās tajā sporta zālē. Es teiktu, uz doto brīdī sporta zāle ir tāds jauns tāds liels hobijs. Un kā tu jūties Vroclavā? Diezgan liela pilsēta, ir ko darīt. Es teiktu, pilsēta liela, bet es baigi nestaigāju nekur ārpus, jo es dzīvoju pie treniņu bāzes pagaidām, un man baigi nav vēlmes kaut kur iet pilsētā, jo, kad es biju Latvijā, man tur bija draugi, un tas ziniet, kā saka, nav svarīgi, kur tu esi, svarīgi, kas tev apkārt ir. Un tāpēc, ja es pat būtu Maldīvos viens pats vai ar cilvēkiem, kuri nerunā manā valodā, es domāju, es stipri nebaudītu to atmosfēru. Tāpēc man ir svarīgi cilvēki, kuri ir apkārt man. Un cerams, Polijā Nu, ar laiku man visās vairāk to paziņu un draugu. Būs kāda varbūt vizīte no Latvijas, draugi vai ģimene atnāks uz tribīnēm? Tā grūti teikt, bet jā, ir ieplānots, ka atlidos draugus apciemot. Bet es domāju, tagad līdz ziemas pauzei palika cik 3 mēneši, kas stipri nesaskums pēc manis. Drīz atlidošu.
Forši, nu, es tagad esmu arī ģimenes cilvēks, tāpēc mans laiks ir diemžēl ierobežots, bet varbūt šajā gadā man būs iespēja doties uz Vroclavu un tad sagatavosim kādu interesantu video materiālu vai kaut ko citu. Tagad paldies par sarunu, paldies par interviju, bija forši un jauki parunāt. Ar lielāko prieku gaidīšu uz Polijā un cerams, ka mēs varēsim satikties un parunāt un kaut ko nofilmēt. Tāpēc gaidīšu jūsu atbraukšanu. Nu, redzēsim, bet es ceru, ka kaut kas būs. Paldies! Labi, visu labu! Uz redzēšanos jums!